Ir skaidrs, ka Latvija dzīvo faktiski pēc vieniem noteikumiem. Valsts pārvaldes civildienas attiecībās ar politisko vīdi, tiem, kas ir uzrakstīti sen atpakaļ civildienas likumā, tā realitāte atšķirs no tā, kas ir likumā uzrakstīts. Tā kā tā saruna ir vietā, kādā veidā šīm attiecībām jāveidojas, kur ir politiski virzītas amatpersonas, kur ir... Piemēram, valsts kancelējas vadītājs. Piemēram, jā, tieši tā, valsts sekretāri pēdējā laikā arī daži šādā veidā ir virzīti, kādi iestāžu vadītāji, valsts sekretāri vietnieki. Tā kā tā ir tā saruna, kas mūsu ieskatā viņai ir jānotiek daudz atklātākai, jo šobrīd mums ir slēptā veidā patronāžu sistēma, kas neatbilst tam, kas ir likumā rakstīts, un tad īsti neviens, kas nāk no ārā šajā sistēmā, līdz galam nesaprot tos spēles noteikumus. Ja? Un tad mēs skatāmies arī, grūti pateikt, tā ir hipotēze. Viena no hipotēzēm ir, ka Lietuvas tāda dinamiskāka valsts pārvalde sakņojas tajās izmaiņās, ko viņi apmēram 10 gadus atpakaļ veic. Tātad viņi nodalīja, viņiem ir skaidrs, kur ir civildienests, iestāžu vadītāji pamatā, un ir patronāžu sistēma ministrijās, kur mainoties politiskai vadībai, mainās arī administrācija. Jā. Bet tāpēc man savukārt liekas, ka tik konkrēti formulējumi iepriekš nav parādījušies. Tādā ziņā šeit ir kaut kāda tāda precīzāka apjausma par to problēmu. Risinājumu nav. Es domāju, šeit ir vairāk arī tādiem centriem kā Providus un citiem tāds uzdevums piedāvāt tos risinājumus.